Es pati visu sabojāju, jeb kāpēc sieviete neļauj sev būt laimīgai. Liekas, pielieto domu spēku ir viegli un vienkārši, kas tur tāds sarežģīts. Un domā labas un pozitīvas domas par naudu, attiecībām, mīlestību, un panākumi sāks plūst kā no pārpilnības raga. Un, kad tas nenotiek, sievietei rodas vilšanās, domu spēks nestrādā. Es visu darīju, bet nekas nenotika. Kāpēc tas tā notiek? Kāpēc ne visiem izdodas sasniegt pasakainus rezultātus? Kāpēc citām sievietēm nevajag ilgi pūlēties, un viņas sasniedz vēlamo, bet citai ar tādu precizitāti viss notiek otrādi? Pielietot domu spēku ne tikai patīkamas domas par laimīgu nākotni, bet tā ir arī dziļa, pamatīgs darbs pašai ar sevi. Ja rezultāts ilgi liek gaidīt, tad visticamāk problēmas sakne ir tieši tavā zemapziņā. Un ja tevi iekšpusē zemapziņā ir nosēdušās dziļas pārliecības, kura ir izkropļota realitātes uztvere, lai vai kā tu censtos domāt pozitīvi par attiecībām, tu vienalga piesaistīsi atkal un atkal attiecības, kur tu būsi nelaimīga, un šie scenāriji atkārtosies viens pēc otra. Un šajā video parunāsim par to, kāpēc sievietes neļauj sev būt laimīgām. Pats pirmais. Piedot, lai ietu tālāk. Mazas meitenes dzīvē pats pirmais vīrieša tēls, tas ir tētis. Un ja, piemēram, tētis nebija tev blakus, kaut kādu iemeslu dēļ, un tev kā mazai meitenei būdamai prātā ienāca daudz un dažādas domas, kāpēc tas tā ir, un tu jūties ļoti pamesta un nevajadzīga savam tētim. Un pieaugušā cilvēka dzīvē tas nekur nav pazudis, tas viss ir nosēdies dziļi tavā zemapziņā. Un, lai šobrīd izveidotu jaunas, laimīgas attiecības ar vīrieti, vajag obligāti apstrādāt šo dziļo traumu, dziļo aizvainojumu. Un šeit es rekomendēju izlasīt grāmatu Radikālā piedošana, autors Kolins Tipings, un izpildīt visas šīs praktikas, ko viņš rekomendē grāmatā. Tad, kad tu būsi to visu apstrādājusi, izstrādājusi, attiecīgi tava realitāte pamainīsies. Jo obligāti vajag tikt vaļā no šī dziļā aizvainojuma. Mums nav vajadzīgi iemesli, kāpēc tavs tētis darīja šādi vai kā citādi, jo vienkārši tev parādījās atšķirnā realitātes uztvere. Un tādā veidā, ar šīs grāmatas palīdzību, tu pilnībā vari izmainīt savu dzīves ritējumu. Atļauj sev pasaku. Šeit es vēlos atgādināt, ka viss, ko tu redzi savā realitātē, tas ir tavu domu atspoguļojums. Un ja tev liekas, ka tā nevarētu būt, ka tu formē nepatīkamus notikumus savā realitātē, tad cēlonis ir jāmeklē tavā zemapziņā. Un ko tu šobrīd vari darīt? Pats galvenais, tu vari ienākt YouTube kanālā, noskatīties un noklausīties meditāciju, kura saucas Nost ar negatīvām emocijām un domām. Un otrā meditācija ir Ho'oponopono. Tādā veidā tu jau sāksi virzīties uz priekšu, jo pats svarīgākais, lai tu varētu radīt savā dzīvē laimīgas attiecības, laimīgu savu realitāti, tev vajag atbrīvoties un attīrīties. Un kursā Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām, pats pirmais modulis ir tieši attīrīšanās un atbrīvošanās. To visu vari apskatīties manā mājaslapā www.ligadunoska.com. Un tad, kad tu būsi attīrījusies, atbrīvojusies par nepareiziem priekšstatiem, pirmām kārtām pašai par sevi. Priekšstati nepareizi par attiecībām, par ģimeni, par mīlestību. Priekšstati nepareizi par vīrieti. Tādā veidā tu spēsi apzināties un mainīt savu realitāti, jo tad, kad tu apzinies savu cēloni, tu spēsi visu to mainīt un darīt savas attiecības laimīgas un harmoniskas. Trešais. Ej uz priekšu ar pateicību. Viss, kas notiek tavā dzīvē, pieņem ar ļoti lielu pateicību, un to pastiprini ar prieku. Praktizē rakstiskās pateicības, jo tas tevi nostiprinās un dos tev jaunas emocijas, jaunas vibrācijas un mainīs tavu garastāvokli. Ceturtais. Sadraudzējies ar savu zemapziņu.
Piemēram, tavs prāts vēlas ilgtermiņa attiecības, nopietnas attiecības, bet tavā realitātē atsūta vīrieti, kurš grib brīvas attiecības. Un šeit atkal rodas tāda kā domstarpība. Kāpēc? Tāpēc, ka jāmeklē cēlonis ir tavā zemapziņā. Zemapziņa atsūta tev īstermiņa un brīvas attiecības. Vīrieti, kurš tendēts uz šāda veida attiecībām. Tev obligāti jāmeklē cēlonis ir tavā zemapziņā. Un kā to ir iespējams izdarīt? Izvirsi negatīvās pārliecības par attiecībām. Ar kādām trauksmainām domām tev saistās attiecības? Varbūt tev rodas domas par to, ka ja veidosies ilgtermiņa attiecības nopietnas, tad tev tiks atņemta brīvība. Tev tiks atņemts nodarbošanās, tātad intereses, aizraušanās tavas. Tev tiks atņemta tātad jebkas tur var būt, ja? Tas jāskatās ir katrai individuāli zemapziņā. Un ko ir jādara? Izvirzi šīs negatīvās pārliecības un pēc tam tu viņas pārraksti un apstrādā viņas. Ja tu apstrādāsi visus šos 4 punktus, tu redzēsi izmaiņas savā realitātē. Un pats pirmām kārtām tev vajag obligāti cienīt sevi, mīlēt sevi un apstrādāt visus šos 4 punktus. Tādā veidā tev mainīsies uzskati pašai par sevi, mainīsies uzskati par attiecībām, mīlestību, par ģimeni un mainīsies uzskati par vīriešiem. Un ja tu gadījumā netiec pati galā, tad droši vari pieteikties uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Linku tu atradīsi profila augšgalā. Ir šobrīd īstais laiks, lai to visu transformētu un dzīvot savu laimīgo dzīvi. Tagad!